Lai kā man arī patīk runāt par kripto, šis video nebūs par to. Šis video būs par to, kā piekļūt kripto platformām, lapām un biržām, izmantojot VPN. Un tie, kas nezina, kas ir VPN, tūlīt izstāstīšu, bet iemesls, kāpēc radās šis video, ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka mūsu administratori nodarbojās ar datoru pulciņa raksturīgu izglītošanu tā vietā, lai palīdzētu cilvēkiem atrast savu ceļu pie kripto un ap kripto. Un neatkarīgi no tā, kur jūs šobrīd pasaulē atrodaties, jums ir dators, tad sāciet to apgūt. Vienkārši tāpēc, ka kriptomānija nav datoru pulciņš. Mēs esam par un ap kripto, par finanšu izglītību, par finanšu, instrumentu izglītību, ja? Nevis par to, kā lietot jūsu datoru. Ja? Un neatkarīgi no tā, kā tas izklausās, ja? Es ļoti varbūt atvainojos, ja es kādam uzbruku un nepasaku, kā ir. Vienkārši pēdējā laikā mēs vairāk saņemam ziņas nevis par to, kas ir saistīts ar kripto, bet par to, hei, es nevaru atvērt lapu, man nevarās tur kaut kāda lapa, kurā es piedalos, kaut kāds projekts, kurā es piedalos, nevaru ielogoties savā biržā un tā tālāk un tā tālāk. Katrai lapai, katram datoram ir, droši vien ir kaut kāds raksturs, kāpēc viņš kaut kur nevarās. Un es nevaru būt atbildīgs par to, kādas lapas vai nelegāls tīklus vai ko citu vietnes jūs apmeklējat, kad jūsu datori vairs pēc tam nestrādā vai nevarās kaut kādas lapas. Es jums vienkārši pademonstrēšu vienu lietu, ko ieteiktu katram nodrošināt savā datorā. Tas ir saucās VPN. Latviski droši vien tas izklausās pēc virtuālā privātā tīkla, kā vienmēr sarežģīti, bet ideja ļoti vienkārši. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis virtuālais privātais tīkls, ja jūs viņu aktivizējat savā datorā, to izdarīt ir gaužām vienkārši, un tādu tīklu ir simtiem, tūlīt parādīšu, pademonstrēšu, ja? Jūs droši, tātad, kā saka, šī mazā programmiņa nomaskē jūsu IP adresi, ja? Un līdz ar to lapa vai serveris, uz kuru jūs sēžat, vairs neredz, kur jūs atrodaties. Tas nozīmē, ka jūs brīvi varat piekļūt kādām lapām, platformām, biržām tās pašas skaitā. Ja? Pat ja jūs neesat, fiziski neatrodaties draudzīgā valstī. Ko es ar to domāju? Pēdējos 3 mēnešus mēs ceļojam pa pasauli, un mēs atrodāmies Indonēzijā, Āzijā, vidējos austrumos, šobrīd Amerikā. Ja? Un daudz šīs platformas viņas tā kā nestrādā visur. Ja? Un tā vietā, piemēram, šobrīd es nevaru ielogoties normāli, piemēram, Bybit biržā vai Binance biržā, jo es neatrodos pareizajā jurisdikcijā, un mana IP adrese nosacīja šī platforma tiek bloķēta. Tieši tāpēc izmantoju šo te VPN, un ir daudzi maksas, bet es, piemēram, izmantoju šo te Goose VPN. Varat iegūlēt un atrast viņu, ja? Un, ja jūs izmantojat parasto basic versiju, viņi ir bez maksas. Un skatieties, es šobrīd šeit varu izvēlēties, kādā valstī es varu atrasties. Dotajā brīdī man ir uzstādīta Austrija, ja? Bet tikpat labi es varu izvēlēties jebkuru citu no šīm te valstīm. Un tātad mans dators virtuāli atradīsies vajadzīgajā jurisdikcijā vai vajadzīgā teritorijā. Kāpēc izmantoju Austriju? Tāpēc, ka tā ir Eiropa, un līdz ar to es varu viegli ielogoties tātad jebkurā biržas platformā. Ja? Viss kā, pēc tam, ka jūs esat lejupielādējuši šo aplikāciju vai kā saka, šajā te gadījumā tas ir tāds pop-ups, ja? Jūs viņu ieslēdzat, kad jums vajag, ja? Atļaujat dažas sekundes, lai viņi tiek aktivizējās, un viss. Un šobrīd tā vietā fiziski es atrodos Kalifornijā, bet īstenībā mans dators atrodas Austrijā, ja? Un es varu mierīgi iet un izmantot jebkuru platformu, kurus gribu, piemēram, to pašu Bybit. Ja, Bybit platforma, ja, tātad lūk, aizējam, ja, un mierīgi tātad šobrīd šī platforma man atvērsies. Jo iepriekš, protams, es nevarēju neatvērt, neielogoties, neko izdarīt. Dotajā brīdī es varu iet iekšā, es varu veikt savus pārskaitījumus, varu veikt savus darījumus, tā. Viena lieta, ko vajag atcerēties, protams, viņu vajag arī izslēgt, ja. Internets iespējams varbūt lēnāks, varbūt kaut kādas lietas, kas uzreiz nestrādās, bet fakts kā tāds super ērti. Un tas attiec uz daudzām arī šīm te platformām, ko mēs ikdienā izmantojam savās kripto pelnīšanas iedvesmās. Ja? Ir platformas, kuras vienkārši viņam nepatīk, kad jūs esat varbūt viņās kaut kādā vietā, kur jūs esat, vai IP adreses, kuras jūs izmantojat, vai jūs internetu pieslēgumu, teiksim, kaut kāds operators kaut ko ierobežo. Kā piemēram, laikā, kad mēs dzīvojam Dubajā, ziniet vai neziniet, Dubajā, piemēram, ir ierobežots viss, kas saistās ar amerikāņu lapām. Nezinu, kāpēc viņiem patīk, nepatīk. Tas pats WhatsApp, Facebook strādā krietni švakāk tur nekā normāli. WhatsAppā jūs varat sarakstīties, bet jūs nevarat veikt zvanus. Ja? Līdz ar to, ja jūs izmantojat VPN, un jūs varat ielādēt šīs VPN platformas gan datorās, gan savos mobilajos telefonos, viedierīcēs tātad, ja? un lietot viņus visur un tā tālāk. Un jums nevajag katru reizi rakstīt mūsu administrāciju
administratoriem par to, ka lapa nestrādā, šausmas kaut kas ir pazudis un tā tālāk. Pirms jūs vispārībā kaut ko tādu darat, ja? Es zinu, ka ir vieglāk uzrakstīt šausmīgu ziņu mūsu grupā vai mūsu administratoriem, ja? Tā vietā, lai izdarītu ekstra soļus un apskatītos, kā jūsu dators funkcionē. Un vēl viena lieta, ja? Pirms jūs investējat kripto, ieinvestējiet normālā datorā. Tas arī jums ir novēlējums. Ja? Jo lielākā daļa izmanto kaut kādus, vēsturiskus dators, kurus pirms 20 gadiem varbūt viņās ražoja, ja? Un jūs brīnties, ka jums vēl kaut kādas lietas neiet. Labs ir, kā es teicu, neķersim kreņķi, mazliet cits video. Tātad par VPN. Gala beigās, ja jūs meklējat kādu VPN, tad jūs vienkārši ierakstiet, Google, uzrakstiet VPN, iespiežat kodu un jums atvērsies. Nord, protams, ir vispopulārākais, bet viņš arī ir dārgs diezgan un tad daudz citu VPN piedāvā, tad 10 labākie un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā jums nav jāizmanto to, ko mēs izmantojam, jūs varat izmantot, ko gribat jūs izmantot, bet hei, es ceru, ka šis jums noderēja. Ja jums patīk šāda rakstura video, vienkārši ieliekat kaut kādu zīmi zem video, tur like, dislike vai kaut kādu komentu vai vēl kaut ko. Ja jums ir kaut kāda laba informācija, ar ko padalīties, tad ierakstiet komentā. Tā kā droši, ja? Paldies par informāciju, paldies par uzmanību, lai jums forša diena, pelnam pavērojam kripto un nerakstam blēņas mūsu administratoriem.